Ir februāra vidus, un manam krustāvam, rakstniekam, dzejniekam Herbertam Dorbem paliek 132 gadi. Un šeit ir fotogrāfija. Te viņam ir 25. Foršs vīrietis, vai ne? Un skolotājs. Un pateicoties viņam, es esmu tik stipra, jo viņš man mācīja būt drosmīgai, lai gan viņa māsas meitas teica, ka viņš pats jau nebija tik drosmīgs, bet es esmu. Un viņš mani mudināja. Viņš man mudināja arī skolotājiem runāt pretī. Un kāpēc ne? Ja es zinu, ka taisnība ir manā pusē, es to arī teicu. Es arī skolā vājākos aizstāvēju, ja es zinu, ka man ir taisnība. Un šodien vajag to drosmi. Nevajag to kuš. Jūs neapmierini dzīvu Latvijā. Lūdzu, protestējiet. Nevajag ķengāties internetā. Tas ir anonīmi. Tā dara tikai gļēvuļi. To vajag aci pret aci. Sauciet kopā savējos. Šis gads ir ļoti nozīmīgs. Un no jums, no tautas ir atkarīgs, vai mēs būsim kopā, vai mēs ļausim tādiem politiķiem pārņemt varu, un viņi nav krieviski runājoši, kas Latviju var pārvērst par Krievijas guberņu. Un tad nebūs ne tautas, ne valsts. No jums, mīļie latvieši, ir jāpārstāj kašķēties un jāturās kopā. Arī šobrīd nevajag gremdēt ne valdību, ne premjerministri. Ir jāiztur. Un tas jau ir tas kašķis. Bet ja neviens šobrīd no jums, tie, kas tur augšā, nevar pateikt, ko lai mēs tagad daram, tad labāk vajag klusēt. Tas, kas nav izdarīts, to mēs zinām. To pat vismazākais bērns šobrīd saprot, jo bērni ir gudri. Ja runājam par izglītību, pavisam vienkārši. Beidzot, skolā ir vajadzīgas mācību grāmatas. Un to var izdarīt, un tas nemaz tik dārgi nav, jo to grāmatu jau var izmantot vairākus gadus, un pat daudzus gadus, ja? Bet nevajag no glancētiem papīriem un nevajag ar ļoti krāsainām bildēm. Tas ir ļoti dārgi. Tās bildes var dabūt internetā. Bet lai tais visās jomās tam bērnam iemācīt pamatzināšanas. Es šad un tad paskatos naktī, kad mostos, gan to vipiņu, gan gudrs vēl gudrāks. Un tad es saku Ventspils 1. vidusskolas skolotājiem lielu paldies, jo uz lielākā daļa jautājumiem es varu atbildēt tūlīt pareizi. Urā! Lai dzīvo mans fizikas skolotājs Pukjāns un ķimijas skolotāja Ērmana, lai viņiem viegli smilts. Viņi jau sen vairs nav, bet viņi iemācīja. Man palaimējās ar tiem skolotājiem, kam bija mugurkauls, kam bija sirds grūtības, kas mācēja būt stingri, kas bija ļoti gudri. Skolotām Pukjānam gan reizēm bija teiciens tāds, tāds smuku puisīts 8. klasē 2. gadnieks, midžina actiņas zilus un pagara augumu. Un skolotājs tā vienkārši var pateikt, kas ir mīļais, iekšā ir un ārā nenāk. Vai cik tas bija skaisti. Pilnīgi aplaudēt gribējās. Viņš bija sliņķis. Jā, viņš dzīvo Patversmē un neko dzīvē nav sasniedzis. Tā tiem sliņķiem iet. Kāpēc jums savu bērnu un mazbērnu ir jāmudina mācīties? Zināšanas ir vienīgais, ko mums nevar atņemt, un tā ir vislielākā bagātība, un pie tā arī paliekam. Zināšanas un nevis papīra par mācības iestādes beigšanu. Tur ir liela starpība. Tātad mācīsimies. Es visu mūžu mācos. Arī tagad man ir pieklājīgs vecums. Es ļoti labprāt mācos jauno. Es jums arī to novēlu. Un novēlu to mācīt saviem bērniem un mazbērniem.
Nevis skolai jāmudina mācīties, bet ģimenei. Tas, ka ģimenei vajadzīgs atbalsts, to, cik bērni ir dažādi, par to gan ir jādomā valstī. Logopēdu nav, psihologu nav, atbalsta ģimenēm ar atšķirīgiem bērniem arī nav. Kas ir 100, ja viņi ir daudz, daudz vairāk. Un arī agrākos laikos viņi bija daudz, daudz vairāk. Tikai neviens par to nepadomāja. Tā vienkārši varēja pateikt uz mās bērnu, var jau runāt viņa klātbūtnē, viss, kas ir, viņš jau mazs, viņš jau neko nesaprot. Bērniņš Puncī visu saprot un atcerās, kur nu vēl tad, kad jau ir laukā un staigā uz 4 kājām un skatās acīs pieaugušajam, kurš melo. Un bērns pasaka, ka pieaugušais melo. Ko ar viņu dara? Lik stūrī vai sita. Un vēl tagad ģimenēs ir vardarbība. Un par to jau nu gan būs jāpadomā. Kas var izaugt no tāda bērna, pret kur vēršās ar vardarbību. Paldies manam krustāvam, manai krustmātei Valijai, maniem vecākiem. Es nekad neesmu dabūjusi pērienu. Es tur izstāvēju, jā. Bet pēriens nav bijis. Laikam bija gudrs bērns un ļoti lielas muļķības nedarīja, jo es uzskatīju zem savu godu tīšām kāpt ūdenī, slapināt zābaks, kur ir tikai vieni, un rīt arī būs jāvāk kājās. Un tāpēc jau ir jāiemācās cienīt citu cilvēku darbu. Un to, ka vecāki rūpējas par bērniem, arī ir ar cieņu jāuzņem un paldies jāsaka. Un tas ir bērniem jāiemāca. Nevis to, ka viņi ir radības kronis, un viņu priekšā ir jāklanās, un viņu pavēlēm ir jāklausa. Un par katru lietu, kas bērnam ir jādara un pienākums, vēl samaksā 2 eiro. Ko tādi vecāki izaudzinās? Es teikšu briesmonīšus. Bet ir ģimenes, un mums viņi ir daudz, kur ir mīlestība no paudzes uz paudzu. Un mīlestība jau nav tā paijāt, bučot, kamt. Tas ir teātris. Un bērni to teātri ātri atpazīst. Mīlestība ir tad, kad tu kā bērns neesi pieaugušiem vienaldzīgs. Kad tevi arī ciena, kad tevi uzklausa un tevi atbalsta. Un tagad mēs atbalstīsim viens otru, lai mums visiem kopā izdodas. Atā!